skola ir kā kopiena, kur ir iesaistīts bērns, skolotājs un vecāks. Vecāki izvēlas Rīgas Katoļu ģimnāziju. Un ar katru gadu mēs redzam, ka tas uzticības depozīts palielinās, ka vecāki ir gatavi uzticēt savu bērnu mūsu kolektīvam. Rīgas Katoļu ģimnāzija ir ne tikai mācību iestāde, kurā mēs piedāvājam akadēmiskas zināšanas, bet tā ir vide, vieta, kur bērni jūtās individuāli pieņemti, kur ir šīs te kristīgās vērtības un audzināšanas pieeja. Un ļoti daudziem vecākiem ir būtiski, ka viņu bērni aug ne tikai skolā, kas piedāvā akadēmisko, bet skolā, kur bērns jūtās mājās, vidē, kas viņam ir ģimenē. Jā, tieši tā. Mums ir žēlstības gads, žēlstības diena, žēlstības stunda, minūte un nanosekunde, jo mums ir jauna ēdnīca. Mēs uz to ilgi gājām un paldies tiešām visām iesaistītajām pusēm, gan mūsu dibinātājiem, kurijai, gan visiem vecākiem, kuri ar savu artavu piedalījās, lai taptu šī ēdnīca. Protams, mēs esam laimīgi, ka tagad ir mums lielas telpas, kur varēs brīvi, nesteidzīgi pusdienot mūsu bērni, un kad viņiem tas sagādās prieku. Un ir pamainījies arī veids, kā viņi to darīs. Viņi paši izvēlēsies ēdienu un tik, cik viņi grib, un nebūs problēmas ar kaut kādu nosacītu dienas ēdienu. Tas, ko mēs šeit redzam, tā ēdnīca, tas lielā mērā ir vecāku ieguldījums. Jo bez vecāku atbalsta mēs nebūtu varējuši to panākt. Un man ir liels gandarījums, ka šogad beidzot mēs, kā es arī savā uzrunā tur teicu, kapelā esam pirmo vagu tā kā aizdzinuši līdz galam. Infrastruktūras sakārtošanā, ka teritorija ir daudz maz sakārtota un arī iekšā šeit jaunā ēdnīca. Ar vārdu sakot, ģimnāzija attīstās. Un pēc 15 gadu pūliņiem ir īstenojies mans sapnis tieši par vecāku iesaistīšanos un tādas līdzatbildības par skolas attīstību uzņemšanos. Šī skola dod ne tikai izglītību, bet arī veido personību, jo ir svarīgi, lai būtu ne tikai zināšanas, bet lai arī būtu sabalansēts, lai cilvēkam būtu garīgie vērtību pamati ielikti, gan arī, lai emocionāli viņš būtu nobriedis. Tad, lūk, Katoļu ģimnāzija strādā tieši pie tā, lai šis intelektuālais, cilvēciskais, morālais, lai tas būtu līdzsvarā.